tuvākie 5 cilvēki ir tāds, kā tu esi. Viņi par to ilgi domā, un vienu vakaru skatās uz savu vīru un ievēro, ka viņš tāds skeptiskāks kļuvis. Sāk kritizēt Zentu par jaunajiem piedzīvojumiem garīgajās praksēs. Un Zenta saprot to, ka vīrs ir bremze viņas garīgajai izaugsmē. Viņa nākamajās 3 nedēļās pamazām nogriež kontaktu ar savu vīru, līdz viņi nonāk kaimiņa attiecībās. Arī viņi saprot to, ka zvans mammai un vizīte pie mammas iztukšo viņu emocionāli. Viņi izlēma necelt mammas zvanus tik bieži kā parasti. Kā arī viņas foršās draudzenes, ar kurām viņi tējo pēc darba, arī tiek uzskatītas par traucēkli, un viņi vienkārši viņas nobloķē. No vienas puses šis ir lielisks stāsts. Zenta ir atrisinājusi savas veselības problēmas, taču šeit ir 2 monētas puses šim stāstam, kurus es gribētu arī tev pastāstīt. Caur šo veselības problēmu Zenta ir atradusi sevi. Viņa ir uzlabojusi veselību, strādā ar savām programmām šobrīd. Monētas melnā puse ir tāda, ka šo var saukt par izvairīšanos no atbildības. Attiecības ir jārisina, ir jārunā, ir jādodas tajā iekšā, jo mūsu fiziskā dzīve arī ir garīgā prakse.